negribu izklausīties fatāls vai liktenīgs, bet laiks iet uz priekšu, un mēs viņu nevaram apturēt, kā viņš iet. Pirmo reizi tev intervēju pirms 15 gadiem, precīzi. Tiešām? Precīzi pirms 15 gadiem un kaut kādiem 2-3 mēnešiem. Tas bija klubā Slepenais eksperiments, kur tu un Lauris Vēniks jūs mēģinājāt savu Eirovīzijas dziesmu. Un es atceros, es jūs ātri nointervēju priekš žurnālu un pienāca... Sīrups? Jā, pienāca Agis Semēmis, teica, ka viss tagad vairāk, viss pietiek, es biju pagūs uzdot kāds 3 vai 4, viss pietiek, tagad jums jāiet mēģināt. Un jūs arī vispār bez nekāda jautājuma piecēlāties, nekas un gājāt mēģināt, jo tagad, kā... Cik neticam paklausīgi, jāiet mēģināt. Un, interesanti, vesels 2 gadus tu mēģināji, nevis mēģināji, bet tu sev prezentēji. 3. Eirovīzijas dziesmu konkursu. Kas bija, ko es esmu palaidis garām, bija ar Lauru, bija ar Horenu un pirmais gads bija Let's Go Insane, es biju Soliņā. Pareizi, tas bija gads, kad prāt vētra aizbrauc. Ir kādreiz bijuši skraugi, kad netika līdz lielajai Eirovīzijai? Tas ir retorisks jautājums, ja tu kādreiz piedalījies, tad jau, protams, ka ir vēlme arī aizbraukt. Toreiz man bija cita motivācija, šobrīd, ja man vispār tā doma būtu, man būtu vienkārši interesanti. Toreiz man likās, ka vajag kaut kas jāsasniedz. Šobrīd tas vairs nav aktuāli, man šobrīd vienkārši būtu interesanti, kā tik liela mēroga pasākumos, kā notiek organizēšana, kā notiek mēģinājumi, kā tas ir strādāt tiešraidē, kad visas kameras zina, kurā sekundē kas jādara, kā ir kalpot tikai tam, nevis tā iekšējā savutē, kā es gribu šobrīd izpildīt, bet tieši pa sekundēm šobrīd to kameru, šobrīd to, kā tas ir. Man vienkārši būtu ļoti interesanti. Un tā, bet arī tāda dušana saprata nāk ar laiku. Jā, bet zini kā, viss kaut kā ir noskaidrojies, kāpēc jābūt tieši tā, un to mēs ar laiku tik varam uzzināt, kāpēc tā. Bet dažreiz divi ceļi neizdibināmi, ejam sazina, kā būtu iebūt. Tad taču, šķiet vajadzētu tev gandarīt tā sajūtē, ka, tu varētu paņemt un novinēt nacionālo atlasu vienkārši bez īpašas stresa. Tā kā ar bitēm. Ar to Eirovīziju neko nevar saprast un neko nevar zināt.